Sveicu jūs svētdienā pirms pupolsvētdienas, jo nākošā svētdiena jau ir pupolsvētdiena. Jā, cik ātri iet laiks, vēl nesen bija advents laiks, kad sākās, un tagad mēs jau esam laikā, kur jau tuvojās jau Kristus augšām celšanās svētki, ko svin visa kristīgā baznīca visā pasaulē. Bet šajā nedēļā, aizvadītajā nedēļā, Latvijā, mūsu Latvijas lūkšana tīkls organizēja lūkšanu par Latviju, kur varēja pieteikties, kuras laikā visi varēja ņemt dalību, kas vēlējās un būt savās draudzēs, savās vietās un lūgt par Latviju, par mūsu zemi, par to vietu, kur mēs dzīvojam, kur mēs atrodamies, kur mēs elpojam un kas arī mūs uztur. Un kā ir? Tad, kad mēs dziedam valsts himnu, mēs taču katru reizi lūdzam par Latviju. Katru reizi šajos vārdos ir izteikta lūkšana par Latviju. Dievs svētī Latviju. Kā ir, vai mēs gribam, lai Dievs svētī Latviju? Vai tu gribi, lai Dievs svētī Latviju? Cik bieži mūsu laikos ir tā, kad atkal un atkal kādreiz ir jādzird vārdi par vilšanos mūsu valstī, valdībā, cilvēkos, kas ir pie varas, par neapmierinātību ar savu valsti, par nevēlēšanos rūpēties, nevajag man tādu, labāk kaut kur citur, tur būs labāk. Kā ir ar šīm lietām, ar šīm, es domāju, cilvēku reizēm tādām neapmierinātībām, sūdzēšanos, es domāju, par mūsu darbu, par ikdienas pienākumu pildīšanu. Kā ir? Cik bieži ļaudīm mūsu laikos, ja tā paklausās, var redzēt, ka dienas laiks ir piepildīts ar darba laiku, kur viņš atrodas darbā, kur ir jāstrādā, un tad brīvais laiks, lai cik dīvaini nebūtu, bet piepildās ar domām un sūdzēšanām par lielo slodzi, kas bija darba laikā. Un liekas, tev taču ir brīvais laiks, tu varētu domāt par kaut ko citu. Nē, bet kā man tur, un kā es atkal, un kāpēc man tā? Es kādreiz domāju par to, kā kalnā kāpēji. Vai tad viņam nav nekādas grūtības jāpārvar cīnoties, lai uzkāptu kalnā? Bet es nekad neesmu dzirdējis, ka kāds sūdzētos par grūtībām. Es esmu dzirdējis par to, ka man neizdevās sasniegt virsotni. Es esmu dzirdējis, kad priecājās par to, ka izdevās sasniegt virsotni. Bet nekad es neesmu dzirdējis, ka tas vai, cik man tur grūti bija tur to āķi iesist tur klintī vai spērt soli un cik jāturās stipri bija pie tā virves. Tāpat sportisti, par ko viņi sūdzās? Es neesmu dzirdējis, ka viņi sūdzās par to, ka vai, cik man grūti bija treniņos jāelpo un jācenšas. Ir runa par uzvaru, par zaudējumu. Jā, tur es saprotu, ka var būt sūdzības. Bet tad, kad mēs domājam par mūsu darbu, Kādēļ cilvēks dara savu darbu? Kādēļ tu dari savu darbu? Vai tas darbs, ko tu dari, tā lielā mērā, viņš ir kaut kam nozīmīgs, vajadzīgs, derīgs? Vai tas kaut ko vispār apkārtējā vidē vai mūsu valstī uzlabo, sekmē, veicina tas darbs? Vai kaut kāds pienesums ir no tā? Vai tas darbs, ko tu dari, es gribu sacīt, jebkādā veidā, vai viņš parāda, kaut kādas rūpes par mūsu zemes labklājību? Vai tas ir vienkārši darbs, kurš tiek darīts bez mērķa, bez jēgas? Jā, cik svarīgi ir domāt par to mērķi, domāt par to, kāpēc mēs kaut ko darām, kāpēc mēs lūdzam, lai Dievs svētī kādu zemi, un cik svarīgi arī mums pašiem ir rūpēties par to vietu, par tās zemes labklājību, kur tu dzīvo. Cik svarīgi ir rūpēties par to ļaužu labklājību, starp kuriem tu atrodies. Un šodien es gribu domāt par to, kā Dievs lūkojās, kā viņš raugās uz cilvēkiem, uz tautām. Šodien, mūsu laikos, jā, tad, kad mēs zinām, ka valstī bieži atbildīgos amatos ir netaisni cilvēki, kad bieži cilvēkos valda neziņa par rītdienu, kas būs, kādas atkal būs cenas, kas notiks ar
mūsu sadzīves iespējām. Mēs zinām, ka jau 4. gadu rit karš Ukrainā, Vidusjūras valstīs jau gandrīz mēnesi jau ir karš. Tur un tur mēs dzirdam par nemieriem, par atkal kaut ko, kas notiek. Un pasaules informatīvā telpa ir pārpildīta ar ziņām par visdažādākiem konfliktiem, par pārestībām, par cilvēku ciešanām un par citu cilvēku ļaunumu, par to, kuriem ir spēks un vara. Un dzirdam to gan masveidā, gan personiski un ļoti arī individuāli. Kā uz to visu skatās Dievs, kā to redz Dievs? Kā redz Dievs to, ko mēs domājam un ko daram mēs paši personīgi savā dzīvē? Un droši vien es gribu domāt arī par to, ko Kristus sekotājiem vajadzētu darīt un kā mums būtu jādzīvo šajā laikā. Tad, kad mēs lasām Dievu vārdu, tur ir rakstīts par Dieva tautu, kura bija izsūtīta no tās zemes, kur viņa atradās, viņa bija izvesta ārā, ienaidnieks bija aizvedis, izpostījis svētumus, izpostījis templi, aizvedis tautu, valdniekus, visu projām uz savu zemi, uz Bābeli, Bābeles trimdā. Ko Dievs sacīja tautai? Savai izredzētai tautai. Jeremijas grāmatā 29. nodaļas 7. pantā es lasu vārdus, kur Dievs saka savai tautai. Viņš saka, rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kur es jūs liku aizvest. Un pielūdziet to kungu par to pilsētu, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība. Kā ir? Vai Latvijas labklājība būs un ir arī mana labklājība? Vai es kaut kā atšķirt no tā domāju? Tā Latvija, bet man to labklājību gan gribētos. Cik bieži ļaudis, man jāsaka, diemžēl, tā uzskata. Tādiem vārdiem to nepasaka neviens. Bet tad, kad mēs dzirdam visu to, ko mēs dzirdam, mēs redzam, ka tā ir patiesība. Mana labklājība un tās valsts labklājība. Divas nošķirtas lietas. Pa vienu man nav jādomā, par to es negribu rūpēties. Tas man ir vienaldzīgi. Mana labklājība, jā, par to gan. Dievs saka, tās zemes labklājība, kurā jūs dzīvojat, kurā jūs pat esat izvest ārā no savas zemes, pat ienaidnieka zemes labklājība, būs arī jūsu labklājība. Ne vēl vairāk mūsu zemes labklājība. Kā ir ar to, par ko mēs domājam, uz ko mēs cenšamies, dzīvojam un par ko mēs arī cīnamies, degam. Redziet, šajā pasaulē vispirms nekas jau nenotiek bez Dieva ziņas. Arī tad, kad izredzētā tauta bija izvest no Izraela, no Palestīnas un bija aizvest uz Bābeli, arī tas nebija bez Dieva ziņas un pat ne bez Dieva gribas, jo Dievs teica, tu esi grēkojusi, un viņš jau iepriekš brīdināja savu tautu un teica, tad, ja tu darīsi to, ko dara tās tautas, kuras es dzenu ārā, tā kā tu nāc iekšā šajā izredzētajā zemē, tad es arī tevi izdzīšu no šīs zemes. Un ir pienācis brīdis, ka viņš arī izredzēto tautu izdzen ārā no šīs zemes. Nekas šajā pasaulē nenotiek bez viņa ziņas. Tikai jautājums ir, vai tas, kas notiek, vienmēr notiek saskaņā ar viņa gribu. Viņš zina, kas notiek, bet vai viņš grib, lai vienmēr tas notiktu? Vai vienmēr viņš grib tas, ko vieni cilvēki nodara citiem cilvēkiem? Vai viņš grib, lai tas, ko vieni cilvēki, kas atrodas pie varas, dara to, kas nav paredzēts? Viņš zina, bet vai tas ir saskaņā ar viņa gribu? Redziet, Dievs cilvēkiem ir devis izvēles iespējas. Viņš tev, man, katram vienam, viņš dod izvēles iespējas. Un tu vari izvēlēties darīt šo vai darīt kādu citu lietu. Un tas izvēles ir bezgalīgi daudz. Es domāju, ikdienas mēs izdarām vairākas izvēles, ko mēs darīsim, kur iesim, ko rīkosimies, un vienmēr ir kāda motivācija. Kādēļ es to darīšu? Kādēļ es to izvēlos? Vai es izvēlos tādēļ, lai kaut ko sev iegūtu, nereiķinoties ar to, ka varbūt kādam citam tiek nodarīts ļaunums? Vai otrādāk es cenšos darīt kaut ko citam labu, nereiķinoties ar to, ka varbūt man kaut kas samazināsies vai būs ļaunāks?
Bet Dieva vārds mūs aicina nebūt tiem, kas sautīgi, jeb egoistiski domā par sevi un pēc tam atliek vien nopūsties par to, cik man ir ļauni un grūti. Dievs ir devis cilvēkiem izvēles iespējas, bet Dievs arī deva kādu uzdevumu cilvēkiem. Tad, kad mēs atšķiram pašas pirmās Bībeles lapas puses, šī pasaule tika radīta, Dievs radīja cilvēkus, un viņš viņus vienkārši radīja un teica, tagad viss, paudiet. Re, kur ir? Izlasīsim. 1. Mūzes grāmata, 2. nodaļa, es lasīšu 4., 5. pantu, un tad 7. un tad 15. vēl pantu. Šis ir stāsts par debesīm un zemi, kad tās tapa radītas. Laikā, kad Dievs tas kungs zemi un debesis radīja, zemes virsū vēl nebija neviena lauku krūma un vēl neviena lauku zāle nezēle, jo Dievs tas kungs vēl nebija licis lietumu līt pār zemi un vēl nebija neviena cilvēka, kas zemi koptu. Tātad Dievs jau bija paredzējis, ka būs kāds, kas šo zemi kops. Nevis viņi tā savā vaļā vienkārši paliks. Un tad mēs lasām 7. pantu, un Dievs tas kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedves viņu nāsīs dzīvības dvašu, tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Un tad 15. pantā. Un Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Dievs radot cilvēku deva viņam uzdevumu. Viņš neteica vienkārši, es tev esmu radījis, dzīvo. Viņš teica tādēļ, lai tu koptu un sargātu to, kur es esmu ielicis, tajā vidē, tajā valstī, tajā pasaules daļā, tur koptu un sargātu. Šodien, 21. gadsimtā, lielākais vairums cilvēku nav spiesti izaudzēt ražu tādēļ, lai varētu paēst. Kā tas bija agrākos laikos, kad bija kaut kas katram jāizaudzē, citādi tu varēji nomirt badā. Šodien pilsētās dzīvojošiem nav jāsēj, nav jāpļauj, un līdz ar to arī nav tīrumu, kurus vajadzētu kopt. Bet Dieva uzdevums viņa ļaudīm paliek nemainīgs. Ēdenē bija dārzs, kuru vajadzēja kopt un sargāt. Un Dievs tai pašā laikā rūpējās par cilvēku izskatu, apģērbu, attiecībām, par pārējām lietām. Ja mēs paskatāmies šodien, ir apgriezusies pasaule kājām gaisā. Mēs nekopjam, nerūpējamies par to, par ko vajadzētu, bet rūpējamies par to, par ko nevajadzētu, par ko Dievs parūpējās. Kāpēc nav attiecības cilvēku starpā? Tādēļ, ka mēs cenšamies rūpēties tā vietā, lai ļautu Dievam rūpēties par attiecībām, bet koptu to vidi, kurā mēs atrodamies. Zaudējot ēdeni, cilvēkiem beidzot vajadzēja pašiem sākt rūpēties par savu socializāciju, kuru Dievs vairs nevadīja tiešā veidā. Jo līdz tam, kad cilvēki bija ēdenē, Dievs sarunājās ar viņiem. Viņš meklēja Ādamu, viņš vaicāja Ādamu, kur tu esi, viņš bija tas, kurš interesējās personīgi. Zaudējot ēdeni, cilvēkiem izzud šīs spējas sarunāties. Mēs nevaram sarunāties ar Dievu, dzirdēt. Es gribu sacīt, ka tas bija pirmais cilvēcisko attiecību bankrots, kurš turpat tūlītās tālāk realizējās Kaina un Ābela divu brāļu savstarpējās attiecībās. Mēs zinām, kas notika. Cilvēcisko attiecību bankrots, kad brālis nosit savu brāli, nogalina, nonāvē. Nav, attiecības ir beigušās. Un cilvēku skaitam pieaugot pasaulē, aizvien biežāk iestājās šīs attiecību, savstarpējo cilvēcīgo attiecību krīzes un bankroti, no kuriem arī ceļās viss tas, par ko mēs runājam, kari, cīņas, neieredzēšana, nevēlēšanās. Bet šodien, arī 21. gadsimtā Dieva uzdevums cilvēkiem viņš paliek nemainīgs. Kopt un sargāt to vidi, to teritoriju, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs rosāmies, kurā mēs esam.
Un kas ir tā vide, kur tu atrodies? Ģimene, darba vieta, draugi, draudze. Viss tas ir viss tās vietas, kur ap mums ir citi cilvēki. Tur, kur mēs esam starp cilvēkiem. Un kā kopt, kā sargāt to vidi, kurā mēs esam šeit dzīvē ielikt? Vai arī diezgan bieži var sacīt vidi, kuru mēs paši esam sev izvēlējušies. Paši esam, tā kā izveidojuši, radījuši, tur būs. Un tad, ak vai, nesanāca. Vienīgais veids ir atgriežoties atpakaļ pie tiem pirmsākumiem, tad, kad mēs sākam saprast un dzirdēt Dieva nodomu un viņa prātu. Tas ir pats pirmais un svarīgākais, kas ir vajadzīgs. Tad, kad cilvēks cenšas saprast Dieva gribu, Dieva nodomu, viņa prātu savai dzīvei, tad arī pārējais viss sāk apkārt veidoties un mainīties. Mēs lasām vēstuli Efeziešiem, kur apostols Pāvils saka, 5. nodaļas 15., 16., 17. pāns es izlasīšu. Viņš saka, tad raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Un tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Mīļie, ja mēs vienmēr centīsimies saprast, Dievs, kāds ir tavs prāts, kāda ir tava griba, jebkurā vietā, jebkurā savā dzīves solī, jebkurā attiecību veidošanā, jebkurā šai attiecību posmā, kāds ir Kristus plāns un viņa nodoms. Tas lielais Kristus plāns jau ir skaidrs. Tur mēs saprotam, ko mēs lasām vēstulē Timotejam, apostols Pāvils saka, ka viņš grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Kā? Mēs jau arī droši vien gribam, lai visas baznīcas ir pilnas un piepildītas, lai visi cilvēki nāk pie patiesības atziņas, un tad pat pasaule izmainītos. Ja valdības nāktu pie patiesības atziņas un darītu pēc Dieva prāta, ja varas būtu tās, kas pakļautos Dieva prātam, ja cilvēki savstarpējās attiecībās, darba vietās, skolās, es nezinu, vēl visās vietās būtu pēc Dieva prāta, un katrs mēģinātu saprast, ko Dievs grib, lai es daru. Mūsu dzīve būtu paradīze šajā zemē jau. Bet kā tu un es, kā mēs varam līdzdarboties šajā Dieva plānā, kur viņš grib, lai visi cilvēki nāk pie patiesības atziņas? Tātad, ja viņš to grib, un Bībele to mums atklāja, tad būtu dīvaini, ja mēs to negribētu. Tad jau mēs ejam tā kā šķērsam Dieva plānam. Un ja Dievs to grib, un ja mēs to gribam, tad kā to panākt, kā to darīt, kā līdzdarboties? Un pats pirmais, kas ir vajadzīgs, ir sevi nodot Kristus rīcībā. Nevis pašam cīnīties, nevis pašam mēģināt kaut ko panākt, uzsākt, noorganizēt, izdomāt, un tagad ar pilnu spāru, Dievs, nāc tagad svētīt, tu redz, ko es esmu, šī tāda plāna, tāds biznesa plāns, Dievs, tas darbos, nāc svētīt, tagad būs. Cik bieži, diemžēl, tā notiek? Tā vietā, lai es nodotu sevi Kristus rīcībā un saku, Dievs, kur tu mani vadīsi? Un varbūt tu teiksi, neskrien uz estrādes, bet palien zem sola patreiz. O, nē, tas gan man nepatīkās. Dievs, kā tad tā? Vispirms sevi nodot Kristus rīcībā. Un tad, ja es vienmēr centīšos saprast, vai šajā brīdī Jēzus var mani lietot, vai es esmu tāds, kuru viņš grib šobrīd lietot. Varbūt manī ir kaut kas ir viņam nederīgs, kas kavē viņam mani lietot, kas man vispirms no sevis ir jādabūna nost, kas man ir jānotīra, jānomazgā kaut kas, jāšķīstās viņa vārdā, viņa gaismā. Tad, ja es vienmēr centīšos saprast, Jēzu, vai tu mani šajā situācijā vari un gribi lietot? Tagad tajā, ko es daru. Šeit, te veikalā pie kases, kur es iepirkties, vai te tu mani vari lietot? Vai es esmu tāds, kuru tu vari lietot? Vai es varbūt esmu tāds, ko jūs te visi sastājušies rindā, palaižat mani garam? Jēzu, vai tad tu mani lietos? Ja mēs centīsimies katrā savas dzīves brīdī domāt, vai Jēzus mani var
šajā situācijā, pie šiem vārdiem, pie tās manas attieksmes pret otru cilvēku lietot viņa valstības celšanai, tad mēs ļoti ātri sapratīsim viņa nodomus arī savai dzīvei. Ja mēs vienmēr par to domāsim. Jo kā tad Dievs lieto sev paklausīgus cilvēkus? Izplatot labo vēsti, izplatot evaņģēliju. Un kas ir labā vēsts? Labā vēsts ir tā, ka Kristus vēlās būt kopā ar savu draudzi, jo tā ir viņa līgava. Būtu savādi, ja līgavains nevēlētos būt kopā ar savu līgavu. Ja es saku, jūs sirds, lai neizbīstās, ticiet Dievam, ticiet man, kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Es gribu būt kopā ar jums. Tā ir viņa vēlēšanās, tā ir viņa sirds deksme, būt kopā ar tevi, ar mani, ar tiem, kuri viņam sevi ir nodevuši un kuri katrā dzīves brīdī cenšas saprast, vai tas ir viņa prāts, ko es daru, vai tā viņš mani var lietot savas valstības celšanai, savas draudzes palielināšanai, vairošanai. Šī ir tā vēsts. Mēs būsim kopā ar Jēzu. Vai tā ir tā mana cerības vēsts? Tādēļ, kuras es esmu gatavs dzīvot un, ja vajag, arī mirt. Mēs būsim kopā ar Jēzu. Ja tās ir mūsu ilgas, ja tā ir mūsu domas un mūsu dzīves mērķi, tad mēs jau tagad gaidām uz Dieva valstības iestāšanos. Tur apostols Pēters saka, 2. Pētera vēstulē, 3. nodaļā, 13. 14. pantā, kur viņš saka, mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Un tādēļ, apostols saka, tādēļ, mīļie, to gaidīdami, centieties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojamus. Vai tas ir tas, pēc kā es un tu mēs savā dzīvē cenšamies? Palikt ar mieru sirdī vienmēr un visos apstākļos un palikt neaptraipīti un nevainojami. Ne cilvēku priekšā. Cilvēki vienmēr tev vainos. Viņi atradīs, viņi Jēzu vainoja, viņi Dievu vaino šodien vairāk vēl nekā man un tevi. Bet nevainojami Dievu priekšā. Ar mieru sirdī neaptraipīts un nevainojams. Kungs, es cenšos tāds būt. Tu redzi manu vēlēšanos. Ja šī ir mana vēlēšanās, es būšu tas, kurš rūpējās par savu vidi. Par evaņģēliju izplatību šajā vidē, par Kristus gaismas izplatīšanos šajā pasaulē. Jo tad, ja ticīgajam ir miers sirdī un viņš cenšas dzīvot neaptraipīt un nevainojam dzīvi, tad tas kļūst apkārtējiem cilvēkiem saskatāms. Viņi pamana, ka tas ir kaut kas, kas nav šajā pasaulē, tas ir savādāks, jo šī pasaule, mēs jau esam pieraduši, ka katrs velk savā virzienā. Un tā ir sludināšana ne ar vārdiem, svētiem vārdiem, Bībeles citēšanu, bet ar dzīves veidu, ar savām izvēlēm, ar saviem darbiem. Un visbiežāk cilvēki, arī mēs, arī es un tu, mēs pamanām nevis to, kas ar mani notiek, vai es pamanu to, kas ar tevi notiek, bet visbiežāk mēs pamanām to, kā tu izturies tajā brīdī, tad, kad tas ar tevi notiek. Kāda ir tava izturēšanās? Un tava izturēšanās liecina par to, kas tevī dzīvo, kas tevi piepilda, kas ir tas, kas tu esi. Ne tas, kas notiek ar tevi, bet tas, kā tu izturies tajā brīdī, kad tas notiek. Un ja tava rīcība, un ja tavas izvēles būs tādas, kuras katrā mirklī vēlās tikt un būt Kristus lietotas, tad tās būs vispatiesākās, vislabākās, vispareizākās rūpes par tās zemes vides labklājību, kurā tu dzīvo. Tās būs vispatiesākās, vislabākās, vispareizākās rūpes par tās vietas un to ļaužu labklājības, starp kuriem tu dzīvo. Izvēle būt Kristus lietotam. Tā būs visīstākā lūkšana. Dievs svētī Latviju. Dievs lieto mani.
Ne tas, ka vārdos mēs pasakām, Dievs svētī Latviju. Tā būs lūkšana, Dievs lieto mani Latvijai, latviešiem, apkārtējiem, varbūt citautiešiem. Lūkšana, kur tam kungam ir tīkam, tā būs lūkšana, kur Dievs vienmēr vēlās uzklausīt un uz kuru viņš arī atbild. Rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kur es jūs lieku aizvest, un pielūdziet to kungu, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība. Tā saka Dieva vārds. To saka Dievs, kurš ir no mūžības uz mūžību, kurš radīja šo pasauli, radīja cilvēku un ielika cilvēku šajā pasaulē, lai viņš to koptu un sargātu. Un tad, ja mēs tā cenšamies dzīvot, tad mēs turam Dievu vārdu, kur viņš saka, es zinu, kādas man domas ir par jums. Miera un glābšanas domas, un ne ļaunuma un ciešanas. Es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Tad, kad jūs mani piesauksiet, es jums atbildēšu, un kad jūs nāksiet un man pielūksiet, es jūs paklausīšu. Tā saka tas kungs. Un to jūs varat izlasīt Dieva grāmatā Bībelē. Āmen.